Raidības kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts problēmas draudzībā. Kad tu domā par saviem iegūmiem, kas ir pats pirmais, kas tev nāk prātā? Vairumam cilvēku pirmais nāk prātā viņu finansiālais iegūms, īpašumi. Tomēr tūlītais draudzības ar Dievu, tavi draugi ir tavas dzīves vērtīgākais iegūms. Draugs ir dārgums. Draugs tevi mīl. Draugs mīl arī tad, kad tu neesi pārāk mīlams. Draugs ir tas, kas tevi noķers, kad tu kritīsi. Kāds, kurš pieņem tevī pašu sliktāko un palīdz kļūt labam. Draugs ir tas, kurš paliek ar tevi arī tad, ja visa pārējā pasaule pagrieztu tev muguru. Tas draudzību dara par kaut ko ārkārtīgi vērtīgu. Kādu dienu es izlasīju domu. Man tā šķita interesanta. Iegūsti jaunus draugus, bet paturi vecos. Pirmie ir tavs sudrabs, otrie zelts. Vajadzīgs ilgs laiks, lai izveidotu patiesi dievbijīgu draudzību, patiesu, īstu un ilgstošu draudzību. Tāpēc ir svarīgi rūpēties par to. Patiess, īsts draugs ir Dieva žēlastības dāvana mums ikvienam. Ir brīži, kad draudzībā ienāk sarežģījumi. Kāds uzgriež muguru tieši tad, kad tev viņš ir vajadzīgs. Varbūt tu pats nolem, ka nevari vairs turpināt kādu draudzību un aizēji. Varbūt tev šī draudzība vairs nav vērtīga, un rezultātā draudzība izjūg, tu aizēji vienā virzienā, bet tavs draugs pretējā. Un tas notiek kāda ļoti konkrēta iemesla dēļ. Šajā uzrunā es gribu runāt par problēmām draudzībā. Atveriet Salamana pamācību 16. nodaļas 28. pantu. Aplams cilvēks izraisa asu vārdu maiņu un nesaskaņas, un aprunātājs sarīda draugus citu pret citu. Nereti gadās izveidot draudzību, kas neilgst ilgi. Un tam ir konkrēti iemesli. Kā tad mēs iznīcinām šīs attiecības, šo draudzību? Kā tu to iznīcini? Padomāsim. Pirmais veids, kā mēs to iznīcinām, ir sautīgums. Vai es vienmēr raugos pēc sava labuma? Vai ko es varētu izdarīt otram? Ja tu tiešām gribi saprast, vai tu otru mīli, pajautā sev, kā es varu apmierināt viņa vajadzības, iepriecināt un darīt laimīgu, palīdzēt uzlabot attiecības ar to kungu vai ar citiem cilvēkiem, tātad sautīgums. Otrakārt, manipulācija. Manipulācija apzīmē kontroli. Cilvēks, kurš nepārtraukti cenšas otru kontrolēt, riskē sabojāt draudzību. Nevienam nepatīk tikt kontrolētam. Cilvēki var kontrolēt citu, manipulēt ar finansēm, pazemojot, manipulēt seksuāli. Tu vari atteikt seksu savam laulātajam draugam, lai panāktu, ka viņš vai viņa kaut ko izdara tavā labā. Tas ir nežēlīgs veids. Tas sabojā attiecības. Tad
Greizsirdība. Gribi sabojāt savu draudzību. Greizsirdība saka, es turēšos cieši pie tā, kas ir mans, un necietīšu, ka kāds varētu iejaukties. Tu kādu mīli, un starp jums valda patiesa draudzība. Bet, ja tu esi cilvēks, kurš nevar paciest, ka tavam draugam varētu būt vēl kāds cits draugs, tas pilnīgi noteikti sabojās un iznīcinās attiecības un galu galā arī pašu draudzību. Tātad greizsirdība nav laba, tā ir iznīcinoša. Tad vēl kritika. Vai gribi sabojāt draudzību? Uztver jebko, kas tevi otrā cilvēkā varētu kaitināt, kā otrs ģērbjas, izskatās, runā, nedara to, ko tu gribētu, lai viņš darītu, vienmēr kavē vai vienmēr ierodas par agru, tērē pārāk daudz, tērē pārāk maz, nebija iejūtīgs, nebija tāds un šitāds. Gribi iznīcināt draudzību, sāc otru par visu kritizēt. Un ja tavs draugs ir kritisks pret tevi, tu sāksi domāt, Dievs, es nevaru to paciest, man tas nav vajadzīgs, es vairs nevaru. Ja mēs būtu nevainojami, tad būtu citādāk. Ir brīži, kad mēs varam būt kritiski, tomēr tai ir jābūt kritikai, kas motivē, kas ir patiesa mīlestība un vēlme otram palīdzēt. Arī mani draugi mēdz izteikt kritiku, bet viņi to dara pareizi, un tā ir atšķirība. Tā ir vecā cilvēciskā daba. Ja kāds nāk pie tevis ar kritisku garu, kāds kritizē to, ko tu esi izdarījis vai pateicis, ja šis cilvēks nāk pie tevis pareizā veidā, tu vari paciest pārsvarā jebkuru kritiku. Nesaka, es tevi ļoti mīlu, bet, un mēs jau zinām, kas sekos, cilvēks noslēgsies. Ja tu saki, es tiešām tevi mīlu, un manuprāt, ir kaut kas, kas varētu mums abiem palīdzēt, tad tu esi ticis viņam klāt. Ir kāds veids, kā pārliecināties, vai kritika ir laba, vai nē? Jūs klausāties, sakiet āmen. Kritika ir pieļaujama. Ja tev daudz vairāk sāp izteikt kritisku komentāru par kaut ko, ko viņš ir izdarījis, nekā otram. Tev ir ļoti sāpīgi otram teikt, tas nebija pareizi. Tu mani dziļi sāpināji. Ja tev tas sāp, tad visticamāk kritika ir vietā. Ja tas ir kaut kas, kas tev vienkārši nepatīk, tad varbūt vajadzētu padomāt, vai vispār ir vērts par to runāt. Ja tev ir vajadzība kritizēt otrā jebko un visu, kas tev nepatīk, tad tev nekad nebūs draugu. Vienkārši atlaid to, pajautā sev. Varbūt tas ir nenozīmīgi. Ja tas ir kas tāds, kas tev vienkārši nepatīk, kritika iznīcinās tavas attiecības. Tad ir skaudība. Skaudība un greizsirdība ir divas atšķirīgas lietas. Greizsirdība saka, es turēšos pie tā, kas man ir, nemaz nepieļaujot, ka vēl kāds varētu tuvoties. Skaudība saka, es gribu to, kas tev ir. Kā gan iespējams izveidot draudzību ar cilvēku, kurš vēlas to, kas tev ir? Kāds saka, mēs taču esam draugi, un tad kaut ko vēlas no tevis. Tu dzīvo lielākā mājā, brauc ar labāku auto vai labāk ģērbies, varbūt tev ir labāks darbs. Tu pamani, ka te jau ir sajaukusies greizsirdība ar skaudību. Ja šāda situācija netiek kontrolēta, bieži vien otrs vairs negrib tikai to, kas tev ir, bet gan tevi pašu. Es tagad runāju par vīrieti un sievieti. Un kad šajās attiecībās parādās seks, tās ātri vien izjūg. Iemesls ir vienkāršs. Seks ārpus laulībām nestiprina tuvas attiecības. Tu nevari savā dzīvē darīt to, kas nav no Dieva.
Tas, kas iesākās kā kaut kas skaists, pēkšņi sabrūk. Tas pat var notikt pēc ilgāka laika. Tāpēc daudzi, kas izvēlas šādi dzīvot, tas noved pie sabrukuma. Jūs pārkāpāt ļoti konkrētu Dieva principu. Kad tu esi iekārojis kādu, kas ir svēts, ko tev nevajadzēja aiztikt šajā dzīves posmā, tu ar to iznīcini šīs attiecības. Tad atklāts negodīgums. Tu vairs nevari otram uzticēties. Nav iespējamas attiecības ar cilvēku, kuram tu neusticies. Cilvēki kļūdās. Ja viņi ir gatavi to atzīt, es samelojos, es biju vājš vai arī nobijies, bet tu tiec ar to galā, atzīsti, nožēlo un lūdz piedošanu. Var arī būt tā, ka tu nemaz negribēji to teikt, bet kaut kā pateici. Bet ja tas ir apzināti, tad tas ir negodīgums, un tas iznīcina attiecības. Tu esi sabojājis attiecības, kas tev ir bijušas patiešām vērtīgas. Kā tās atjaunot, kā tās dziedināt, kā atkal atrast ceļu atpakaļ? Vai ir pieejama dziedināšana, atjaunošana un glābšana šīm salauztajām, sāpīgajām attiecībām, kas tev ir bijušas patiesi dārgas? Kā lai tas atkal atjauno? Es gribu minēt vairākus punktus, par kuriem tu vari padomāt, un tad pielietot to savā dzīvē. Es jau sākumā teicu, ka ir kādas attiecības, no kurām tev ir jāaiziet, jo tu zini, ka tās tevi aizvedīs nepareizajā virzienā. Par to es tagad nerunāju. Es runāju par attiecībām, kas kaut kādā veidā ir tikušas ievainotas. Kā rīkoties, kā tikt ar to galā? Vispirms, kas jādara, nosauc to vārdā. Saka draugam, zini, mūsu attiecībās kaut kas nav tā, kā nākas. Varbūt esmu kaut ko izdarījis vai kaut ko pārpratis, bet mums ir problēma, un es gribu to atrast un atrisināt. Nākamais, kas jādara, izpētī, kas noticis. Kas tika pateikts, kas uztverts, kas saprasts un kas pārprasts, ko es izdarīju, ko viņš vai viņa izdarīja. Nosakiet, kas tas ir, kur un kā tas notika, kas mūs nogrūda no pareizā ceļa, kad viss gāja tik labi. Treškārt atvainojies. Tu teiksi, bet tā nav mana vaina. Ja šī draudzība ir tā vērta, lai to glābtu, uzņemies atbildību. Tu teiksi, ka tā pilnībā bija otra vaina. Ja tu kādu patiesi mīli, patiesi un dziļi, vai ir svarīgi, kura vaina tā ir? Īsti jau ne. Ja tu gribi to salabot, tad uzņemies atbildību. Ļoti svarīgi. Ja tas ir kaut kas tāds, ko izdarīja otrs cilvēks, kas nebija tava vaina, tu vienalga uzvari. Ko tu dari? Šīs attiecības, šī draudzība man ir tik svarīga, ka esmu gatavs uzņemties vainu. Esmu gatavs uzņemties sodu. Mēs to saucam par beznosacījumu mīlestību. Un otram pasaka, es atvainojos, man ir ļoti žēl. Nākamais, ko neaizmirsti darīt, atsakies novelt vainu uz otru un atsakies sevi aizstāvēt. Otrs cilvēks teiks, lūk, ko tu izdarīji. Vai tavs mērķis ir pierādīt, ka tev ir taisnība vai glābt attiecības? Ja šīs attiecības man neko nenozīmē, tad es varu teikt, tu gribi vainot mani, bet tā nav taisnība. Tas ir sākums, lai attiecības draudzība un laulība juktu ārā. Tā nav mana vaina, tā nav mana vaina, un tā joprojām. Tev vienmēr jābūt gatavam teikt, lai kāda būtu bijusi mana loma tajā, es gribu atvainoties. Tādējādi tu atsakies sevi aizstāvēt.
Saki, ko es varu darīt, lai tos salabotu? Jautā pēc ieteikuma, ko darīt, lai tos saglābtu? Kas man jādara? Nākamais. Nododies un apņemies to arī izdarīt. Saki, esmu nodevies tam, lai no jauna uzceltu šīs attiecības. Otrs cilvēks varētu teikt, viss, man šīs attiecības vairs nerūp. Es eju prom. Tu nevari likt sevi mīlēt kādam, kas tevi nemīl. Tu nevari piespiest kļūt par draugu cilvēkam, kurš to nevēlas. Bet tu uzņemies atbildību un saki, es nododos tev, es gribu būt tavs draugs, man ir īpašs mūsu attiecības, mūsu draudzība. Tā man palīdz tuvoties Dievam. Tu reizē man dod vajadzīgo gudrību. Vai šī draudzība ir tā vērta, lai to salabotu? Ja nē, tad tā ir tukša runāšana. Ja jā, tad tu būsi gatavs šo cenu maksāt. Es gribu piedāvāt 4 jautājumus, kurus būtu labi sev pajautāt. Vai tiešām vēlies glābt šo draudzību? Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Pirmais ir ļoti svarīgs. Sakiet āmen. Tātad pirmais. Vai es projicēju uz savu draugu ko tādu, kas ar mani noticis iepriekš? Kādreiz tu tiki sāpināts. Varbūt tā bija kāda sieviete, draudzība, attiecības, kāds, ko tu dziļi mīlēji, bet kurš tevi nodeva. Nebija tev uzticīgs, nebija pret tevi godīgs, aizgāja no tevis. Lai arī tev šķita, ka šis cilvēks ir viens no taviem tuvākajiem draugiem. Ko cilvēks parasti grib darīt šādā situācijā? Celt aizsargmūrus, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Tad parādās kāds cits, un jūs sākat satuvināties. Bet tu sāc šo otru cilvēku kritizēt, jo nesaproti, ka tavi pagātnes ievainojumi paceļ gaismā pagātnē pārciestās emocijas un projicē tās uz šo cilvēku. Tu pat neapzinies, ka sāc viņu vainot par to, ko tev pirms daudziem gadiem ir nodarījis kāds pavisam cits. Mēs visi esam piedzīvojuši, ka kāds cits to dara ar mums. Es to noteikti varu teikt par sevi. Cilvēki izsaka kādu kritiku un caur šādiem komentāriem, emocijām pret mani, patiesībā arī atklāja kaut ko par sevi, ko tādu, kas nebūtu nav tas pats labākais. Ir viegli sākt savas emocijas projicēt uz citiem. Ar to tu patiesībā pasaki, lūk, kā es rīkotos, ja būtu viņa vietā. Un līdz ar to tu projicē domas vai emocijas, kas var būt pavisam nepatiesas. Iespējams tik tālu no patiesības, cik tālu ir rīti no vakariem. Tu projicē uz savu draugu kaut ko no savas pagātnes, kaut ko, kas ir dziļi tevī. Varbūt tu biji sāpināts. Tas var būt jebkas, bet caur to tu vari izpostīt šo draudzību. Tev jānoliek malā sava pagātne. Otrs jautājums, ko sev uzdot, ir, varbūt man ir pārāk bail veidot ar kādu tuvas attiecības. Otrs man kļūst tuvs, un es par to nejūtos ērti. Varbūt man vienkārši vajag vairāk telpas. Viens ir nosamacēt otru ar savu uzmanību, un tu to negribi. Tomēr, kā ir, kad kāds cilvēks sāk kļūt tev tuvs?
man tas ir par daudz. Kas tieši tev ir par daudz? Nezinu, bet man tas ir par daudz. Tu baidies izveidot ar kādu tuvas attiecības, jo reiz jau esi sāpināts, un toreiz sev teici, ka nekad vairs ko tādu nepieļausi. Par to jau cilvēki runā iespējams tūkstošiem gadu. Tomēr tā ir taisnība. Ir daudz labāk mīlēt un pazaudēt, nekā vispār nekad nemīlēt. Ir labāk iegūt labu draugu un viņu zaudēt, nekā nekad neiepazīt tū draudzību. Tev nāksies piedzīvot lielu vilšanos, jo tu atkal tiksi sāpināts. Vienīgā atšķirība starp tevi un kādu, kuram ir kāds tūs draugs, ir tā, ka viņam ir kāds, ar ko dalīt savas grūtības, bet tev ir jāiztiek vienam. Tāpēc tev sev jājautā, vai problēma šajā draudzībā ir tā, ka man ir ļoti bail veidot tuvas attiecības. Tas attiektos gan uz sievietēm, gan vīriešiem. Reizēm sievietēm ir vieglāk izveidot tuvas attiecības, bet vīriešiem šķiet, ka tas ir par daudz, man taču jābūt stipram, kā mačo. Bet neko no tā visa mēs rakstos neredzam, neko. Tad vēl, vai es no šīm attiecībām sagaidu ko nereālu, vai es sagaidu vairāk, kā šis cilvēks var dot? Ir cilvēki, kuriem piemīt neizmērojama spēja dot. Viņi zina, kā mīlēt un zina, kā to izteikt. Viņi zina, kā būt laimīgiem, mierpilniem un apmierinātiem, kā sevi dot apkārtējiem. Bet ir cilvēki, kas to neprot. Viņi nezina, kā otru mīlēt. Viņos tas vienkārši nav. Viņiem nav spēja mīlēt. Tāpēc tev sev ir jājautā, vai es sagaidu vairāk, kā otrs spēj dot. Ja tu to saproti un vēlies veidot šīs attiecības, tev nāksies dot vairāk. Tev nāksies darīt vairāk. Nāksies piedot biežāk, jo otrs vēl nav nonācis tajā pašā vietā. Tomēr, ja tev šīs attiecības ir dārgas, tu darīsi jebko, lai tās saglābtu. Ir vēl daudz jautājumi. Vai es šajā draudzībā jūtos atraidīts tāpēc, ka otrs tiešām izturas noraidoši pret mani? Vai arī mana pašapziņa ir tik zema, ka man nešķiet, ka es būtu pelnījis pieņemšanu, ka būtu pelnījis šādu draudzību un mīlestību. Es neesmu pelnījis šādas attiecības, neesmu pelnījis tādu tuvību, un tu jūties atraidīts nevis tāpēc, ka otrs tevi tiešām ir noraidījis. Tu vienkārši nejūties tā vērts, lai kāds izlietu pār tevi mīlestību, mīlētu tevi ar pāri plūstošu mīlestību. Tu vari salabot salauztas attiecības, ja to vēlies, ja mēģini, ja esi neatlaidīgs. Gribu teikt vēl divas lietas. Pirmā, pēc apņemšanās labot kļūdas, laiku pa laikam pajautā, kā man izdodas? Tev izdodas lieliski. Pieņemsim, ka otrs saka diezgan labi. Mērķis ir salabot attiecības. Brīnišķīgas, mīlošas, tuvas attiecības. Ja otrs saka, jā, tu esi labojies, liels paldies, pasaki, kā es varētu kļūt vēl labāks. Pēdējais, ko gribu teikt, ir vienkārši, bet spēcīgi. Lūdz, lai Dievs tev parāda, kā tu vari palīdzēt savam draugam kļūt par dievbijīgu cilvēku. Dievs brīnišķīgi darbosies tavā dzīvē, lai palīdzētu tev stiprināt, dziedēt, salabot un izglābt to, kas visticamāk reiz pāraugs skaistās, tuvās, mīļotās attiecībās.
Tu varēsi priecāties, ka tās nepazaudēji. Es nezinu, kādas ir tavas draudzības. Tas, ko tu šodien dzirdēji, var mainīt visu tavu dzīvi. Ja draudzība tev ir svarīga, ja esi gatavs aizmirst sevi un gatavs dot visu, tu spēsi izveidot draudzību un attiecības, kas nebeigsies, ne tikai sudraba attiecības, bet arī zelta. Tavi draugi, kas būs tev dārgi līdz pat tavai nāves dienai. Tēvs, paldies, ka tu esi pats labākais draugs. Paldies, ka tu zini par draudzību pilnīgi visu, un tu mācīsi mums, kā būt par draugu. Es lūdzu, ka svētais gars dotu spēku ikvienam, kas dzirdēja šo svētrunu, vispirms ieskatīties sevī, lai ieraudzītu, vai ir kas tāds, kas varētu citus aizbaidīt. Un kas manī ir tāds, kas citus pievelk? Un kā mēs varam būt par draugiem? Palīdziet kļūt labākiem draugiem ar Kungu Jēzu Kristu. To mēs lūdzam viņa vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija, un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.